Sveiks, skatītāji! Šodien turpināsim pār lapus sakārtošanu un iepazīsimies ar tādām pāris lietām, kas ir būtiskas un svarīgas, tad, kad es jau strādāju un vēlos jau konkrēti noformēt vai personalizēt savu lapu. Šis viss mums atradīsies zem izvēlnītes ievietot blakus lapus pārtraukumam, tad mums te ir 3 vēl šajā sadaļā esošas opcijas. Ūdenszīme, galvene un kājne un lapus numuri. Un tad paskatīsimies secīgi, ko tad kura lieta nozīmē. Un sākšu šajā gadījumā ar ūdenszīmi, kuru varbūt izmanto retāk nekā galvenes un kājas un lapus numuru ieskatījumu, bet šī ir iespēja savu dokumentu jau personalizēt tā, kā tas jums ir nepieciešams, un šajā gadījumā, tīpaši, ja materiāls tiek drukāts, nodrošināt to, ka tālāk tas netiks pavairots un netiks uzdots kā savs. Uzklikšķinot uz izvēlnītes ūdenszīme, man labajā pusē parādās šī te mazā izvēlnīte, kurā man ir iespēja izvēlēties 2 variantus. Vai nu tas ir attēls, vai tas ir teksts. Varu ievadīt arī tekstu, kas man parādīsies tā kā foniņā lapai, vai ievietot attēlu. Ar attēlu atceramies, ka nevajadzētu būt, ka šis attēls ir pārlieku spilgts, pārlieku piepildīts ar dažādiem elementiem. Šīs drīzāk varētu būt logo vai kāds simbols, kas personalizē šo te lapu un norāda piederību. Piemēram, šajā gadījumā izvēlēšos tādu lietu kā attēlu. Attēls man atradīsies nevis kādā vēl mapītēm jau Google diskā, bet atradīsies manā darba mapē. Un tad tālāk es šo te simbolu atrodu, kāds man viņš ir nepieciešams, un pievienoju. Tālāk man tiek piedāvātas vairākas opcijas. Man ir iespēja mērogot, tad, kad attēls ir ievietots, cik tad man viņš būs liels. Iespēja norādīt, vai nu viņš ir spilgts, vai nu viņš ir izbalējis, un te būs iespēja arī atvērt vaļā citas opcijas, kas jau ir vairāk saistīts ar to, kāds tad šis te attēls izskatīsies, vai viņš būs caurspīdīgs, vai kāds viņam būs spilgtums, kāds ir kontrasts. Tad attiecīgi es varu uzlikt, piemēram, ka viņš mums ir ne tikai izbalējis, bet jau tāds ļoti, ļoti gaišs. Tad skatoties pēc tā, kas tad mums kurā situācijā ir nepieciešams. Ja esam visu izdarījuši, ar krustiņu atgriežamies atpakaļ. Un tad mums ir vēl iespēja saglabāt, ka man ir gatavs. Ja man, piemēram, šis attēls neder, es viņu varu arī rediģēt, noņemt, piemēram, vai atcelt arī tas, kas te ir izdarīts. Un attiecīgi pašā apakšā jums jau ir noņemta ūdenszīme, kas nodrošina, ka visu, ko jūs esat darījuši, tiks dzēsts. Bet šajā gadījumā atstāsim, paskatīsimies, kā mums tas izskatās un kā mums tas viss strādā. Tad, kad ūdenszīme man ir ieskatīta, vai tas ir teksts, vai tas ir attēls, tas ir pēc jūsu izvēles, redzu savā dokumentā, ka pabraucot cauri, man foniņā parādās šis te simbols, šajā gadījumā logo, ko esmu izvēlējusies, un viņš ir katrā lapā. Nospiežu gatavs, un attiecīgi šis te attēls man paliek fonā. Ja es tagad mēģinātu uz viņu uzklikšķināt, jūs redzat, ka man tāda iespēja īsti nav. Viņš ir tā kā iestrādāts lapā. Tad, principā, mēs izveidojam personalizētu šo te lapas noformējumu, lai tajā brīdī, kad man, piemēram, šis dokuments būtu jāizdrukā, vai jānodod kaut kur citai personai, es esmu droša, ka tomēr tas ir personalizēts. Nevis vienkārši pavairojams ar kopijas palīdzību. Tālāk pie ievietošanas mums vēl bija 2 ļoti labas un ļoti viegli lietojamas un bieži vien noderīgas sadaļas galvena un kāja un lapus numuri. Ar lapus numuriem, tad tajā man ir lapa jānumurē, varu strādāt, nav problēma. Galvena un kājiena tas pats variants, vai nu tas ir simbols, vai tas ir teksts, kam ir jāatkārtojas katrā lapā, kas ir jāatcerās, ja esam ielikuši galvenu un kājienu vai lapus numurus, viņi arī būs redzami visās lapās, izņemot tajā gadījumā, ja mēs jau strādājam ar sadaļām, kas arī palīdz šajā gadījumā ar šo te visu strādāt. Tad pirmkārt, galvene un kājiena. Galvene
mums ir lapas augšējā neapdrukātā mala, kājiņi, lapas apakšējā neapdrukātā mala. Šoreiz paskatīsimies galveni, jo kājiņē mēs liksim iekšā tādu lietu kā lapas numurus. Varam darīt arī otrādi, ja tas ir nepieciešams, un tajā brīdī, kad es noklikšķinu uz galveni, jūs redzat, ka jums katrai lapai augšā atverās tāda kā sadaļiņa, galvene, un mums ir, piemēram, šajā gadījumā, tā kā lapa ir sadalīta sadaļās, pirmā sadaļa. Ja jums sadaļas nebūs liktas, tad šajā vietā pirmā sadaļa neparādīsies, vienkārši parādīsies, ka ir galvene. Un tas parādās augšā katrai šai te lapai, un mazas atšķirības parādīsies tajā vietā, kur mēs būsim dalījuši sadaļas. Te būs iespēja ieķiksēt, ka pirmā lapa ir atšķirīga. Tas ir tādā gadījumā, ja man tā informācija nav nepieciešama visu. Tāpēc lapuses pārtraukums vai sadaļas pārtraukums ir jāskatās, kas tad jums ir kurā reizē noderīgāks. Galvenē es varu ielikt gan tekstu, gan attēlus, kas kurā situācijā ir nepieciešams. Tad pamēģināsim šajā gadījumā ielikt attēlu. Tas ir tāds netradicionālāks variants, bet tāpatās viegli izmantojams. Attēlu ievietoju tāpat kā jebkuru citu attēlu, ja man galveni ir atlasīt galvenais, likšana virsū. Un es šajā gadījumā izvēlēšos augšupielādēt no datora, un tad nākošais uzdevums man ir atrast to attēlu, ar kuru tad es taisos strādāt, kuru tad es vēlos likt iekšā savā dokumentā. Piemēram, šādā variantā esmu izvēlējusies attēlu, kas man parādīsies visās lapās. Ievietoju, ja nepieciešams samazinu, un tad skatos, ja man ir vajadzīga atšķirīga pirmā lapas puse, piemēram, ja šī būtu titula lapa, un man šo attēlu nevajadzētu, es varētu ieklikšķināt, un man šo attēlu šeit nerādīt, toties pārējās lapās tāda opcija nav, izņemot, ja mums ir jauna sadaļa, un attiecīgi man šis attēls parādās. Bet šajā gadījumā es atstāšu arī, ka pirmajā lapā man šis attēls te parādās. Tad, ja es vēlos iziet no galvenes vai arī no kājiņas, atliek noklikšķināt vai nu dubult klikšķi vai vienu klikšķi uz lapas un atgriežamies atpakaļ. Ja man ir nepieciešams vēl turpināt strādāt ar šo te galveni vai kājiņi, dubult klikšķis uz galvenes daļu, un es varu turpināt strādāt. Un vēl viena lieta, ko varbūt nepiebildu. Šeit arī, ja esmu ievietojusi attēlu, man ir iespēja strādāt ar attēlu opcijām, līdz ar to, piemēram, nodrošināt, ka attēls man ir kaut kādā konkrētā vietā, konkrētā izmērā un konkrēti sakārtots. Tā kā skatāmies, kā tas ir nepieciešams. Tālāk par tādu lietu kā lapuses numuriem. Atkal izvēlnīt ievietot. Lapuses numuriem, kā jūs redzat, man te ir vairākas iespējas. Man ir iespēja pievienot augšā, gan numurējot sākot no pirmās lapuses, gan numerāciju sākot no otrās lapuses, tā kā viennieciņu. Parasti dokumentos izvēlās, ka numurē visas lapas puses, un varbūt pirmajā neiekļauj nevis numuru sāk no otrās. Bet tas ir jāskatās individuāli, tā kā jums tas ir nepieciešams. Un ir otra iespēja, ka numuru es varu novietot šādā pašā variantā arī apakšā. Ievērosiet, ka apakšā ir vēl divas opcijas, citas opcijas un lapušu skaits. Varu atvērt vaļā, redzēt, kas tad man te ir pieejams. Piemēram, šajā gadījumā man ir sākuma opcijas, es vēl neesmu izvēlējusies, kurā vietā tad es likšu numuru. Man ir iespēja redzēt, vai visas sadaļas, vai tikai šī sadaļa, vai viss dokuments, kurā vietā numurs atradīsies, vai es viņu rādu vai nē, un no kura cipariņa tad sākās. Mūsu gadījumā es šeit opcijas nekādas nemainīšu, bet vienkārši izvēlēšos, ka man ir apakšā esošais numurs, klikšķinu virsū, un kājiņē man ievietoja numuriņu. Ja nepieciešams, es viņu varētu ar kārtošanas opcijām novietot arī centrā. Kas tad notiek, ja man kādā vietā šo numuru nevajag? Ja es viņu izdzēsīšu šeit, tad man visā dokumentā numuriņš pazudīs. Bet ir tāda ļoti laba iespēja, ar ko es varu strādāt, ja man pirmajā lapas pusē visā dokumentā tikai pirmajā nevajadzēs numuriņu, tad man ir iespēja ieķiksēt atšķirīgu pirmā lapu.
Ja man ir situācijas, ka man pašā dokumentā ir kāda vieta, kur man šo numuru nevajag, tad es lietoju tādu lietu kā sadaļas, tad lieku pirms attiecīgās lapas un pēc attiecīgās lapas sadaļas pārtraukums, un tad man te ir iespēja ieķiksēt atšķirīga pirmā lapa, līdz ar to man numuri nekur citur nepazūd, ja es paskatos dokumentā, pazūd tikai tajā vietā, ja tajā sadaļā, kurā tad es esmu ielikuši šo ķeksīti. Un, ja nepieciešams, piemēram, numerāciju sākt atkal, piemēram, no viennieka no šīs sadaļas vai kāda cita skaitļa, arī to varēs izdarīt, ejot caur citām opcijām. Tā kā sadaļas var un vajag izmantot, it īpaši, ja mums tie ir lieli dokumenti, jo tā ir iespēja jau daudz ērtāk un daudz vienkāršāk kārtot arī jūsu pašu dokumentus, lai nav jādomā, kā tad es varu izmainīt, kā tad es varu izdarīt konkrētas lietas, bet sadaļa to pieļauj.